Egils Rutkovskis, Politiskās apvienības Saskaņas centrs valdes loceklis. Dzimis 1951. gadā, absolvējis Latvijas Kristīgo akadēmiju, iegūst bakalaura grādu teoloģijā, sociāli karitatīvā darba speciālists, psihologs. Interese arī galvenokārt, privātā interese arī galvenokārt ir par psiholoģiju. Ilgstoši, es arī atceros no saviem darba gadiem, Egils ir bijis arotbiedrības šefs poligrāfijas darbinieku arotbiedrībā šeit Latvijā. Un tāpēc pirmais jautājums man jums ir par arotbiedrībām. Kāda loma arotbiedrībām ir šobrīd Latvijā un kādu jūs to redzat? Pavisam īsos vārdos, vai varat formulēt to? Loma. Mums ir 2 centri šobrīd izveidojušies, un 21 gadu laikā faktiski to, ko arotbiedrībām vajadzēja sasniegt, lai mēs varētu pateikt, ka mēs esam tikpat līdzvērtīgs kā rietumu arotbiedrības, kuras māk izcīnīt savas prasības, savas tiesības, mēs to neesam sasnieguši. Kas tam par iemeslu? Tam par iemeslu ir ļoti daudz. Miniet 3. Tas ir visu pirms, ka jau no 90. gadiem tā paudze, kas pārgāja no PSRS sistēmas, vēl iekļāvās arotbiedrībās. Jaunākie cilvēki, kuri jau tika pakļauti neoliberālai ekonomikai un tai propagandai, uzskatīja, ka arotbiedrības ir komunisma, teiksim, tāds ateisms, ja? Un neizveidojās normālas attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem, jo faktiski darba devēji, lai veiktu savu darbību, nebija interesēti, ka darbinieki, ja darba ņēmēji apvienotos arotbiedrībās, jo tas viņi uzskatīja, ka tas viņiem traucētu. Un arotbiedrības faktiski saglabājās, kas mums ir lielākā arotbiedrība, Latvijas Brīvā arotbiedrības savienība, viņas saglabājās, transformējoties no iepriekšējo periodu, no PSRS laika arotbiedrībām pēc nozara principu. Apguvām, teiksim, arotbiedrību jaunās tehnoloģijas, ko rietumu arotbiedrības veiksmīgi šeit centās iemācīt, bet neiemācīt to taktiku un stratēģiju, ko arotbiedrībām nāktos pielietot, teiksim, savu tiesību aizsardzībā, savu darbinieku tiesību aizsardzībā, nevis arotbiedrību. Pie kam jau vēl ir tas, kad, pieņemsim, cilvēkos pastāv tāds uzskats, kad ir arotbiedrība priekšsēdētājs, ir arotbiedrības valde, un tad tiem viss ir jārisina, bet faktiski jau arotbiedrība ir viņa paši biedri. Ja? Biedri dod uzdevumus, biedri ir aktīvi, tā kā mēs to redzam Skandināvijā, tā kā to var redzēt arī Francijas arotbiedrību kustībā, lai arī tur nav daudzskaitlīga arotbiedrība, pieņemsim Francijā, bet viņu prasības atbalsta lielākā sabiedrības daļa. Ja es tā pareizi saprotu, ka cilvēks, kas ir savā laikā sastāvējis padomju arotbiedrībās, kur mēs atceramies, bija komunisma skola, tā viņas tika dēvēts, un pēc tam nevienā arotbiedrībā neesmu bijis. Bet, acīm redzot, kā savā laikā, tā tagad arotbiedrības pamatā ir apvienības organizācijas, kuru mērķis un uzdevums un vienīgais uzdevums ir aizstāvēt darba ņēmēju tiesības. Darba ņēmēju tiesības darba tirgū, nodrošinot arī vienlaikus saskaņas starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Vai es pareizi to tā formulēju? Iespējamo saskaņu. Tas ir Skandināvu valsts risinājuma modelis, kad ir šīs komunikācija, attiecības, pārunas, un, kā mēs redzam, Skandināvijā tādi asi pagriezieni kā streiki ir diezgan reti, bet ļoti veiksmīgi. Protams, arī varam uzskatīt, ka Eiropas kontekstā arotbiedrības ir viens no lielākajiem demokrātijas stūrakmeņiem. Paskaidrojiet to, kā tas Tātad Eiropa iestrādājot savos likumos, likumdošanā tiesības, kas paredz šīs te
sarunas starp darba devēja organizācijām, darba ņēmēju organizācijām, starp darba devēja uzņēmumā un darba ņēmēju uzņēmumā, lai noregulētu tās tiesiskās attiecības. Bet mums Latvijā tā faktiski nebija. Likumā viņš mums ir, bet likums nedarbojās. Kā rezultātā, ko es varētu pārmest sev un arī pārējiem arotbiedrības līderiem, ka mēs neizmantojam tieši šo te likumdošanas instrumentu, mēs vēl turamies pie tā arotbiedrības likuma, kas tika pieņemts, vai ne, kurš faktiski būtu šobrīd arī jāpārskata. Un mēs nespējam izmantot tos instrumentus, kas mums ir iedoti. Pie kam arī Brīvo arotbiedrības savienība, kas ir viena no skaitliski lielākajām apvienībām, arotbiedrību apvienībām, prasības ir taisnīgas. Tās visi ir darba ņēmēji aizsardzībā, bet tajā brīdī, kad vajadzētu viņus atbalstīt, kad darbiniekiem, kur pat reizēm varbūt arī nav arotbiedrībā, iet uz ielām, neiet. Šī atbalsta nav. Līdz ar to tas paradoks, kad arotbiedrības aiziet pie parlamenta saima padziedāt, ar to arī beidzās. Sakiet, daudziem cilvēkiem šķiet, ka runāšana par arotbiedrību ir kaut kas ārkārtīgi garlaicīgs. Un vispār, ka izdzird vārdu arotbiedrības, uznāk žāvs. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc cilvēki neapzinās to, ka šīs organizācijas ar savu visu garo pusotsimtu gadu apmēram vēsturi, teiksim, pasaulē arī, ka tas ir viens fundamentāls elements tieši cilvēku darba dzīvē. Bez viņām faktiski pa lielam nemaz nevarētu iztikt, vai ne? Bet tomēr cilvēkiem tas liekas kaut kas neinteresants, garlaicīgs, runāšana par arotbiedrībām, vēl par kaut kādiem likumiem, kas tās regulē. Jūs tagad arī kandidējāt no apvienības saskaņas centrs uz Saimu. Acīm redzot, arī nodarbosties ievēlēšanas gadījumā ar likumdošanu, kas saistīta ar darba ņēmēju un devēju attiecībām, kas faktiski varētu teikt ir jūsu specialitāte. Kā jūs sabiedrībai pateiksiet, ka tas ir interesanti un vajadzīgi? Vispirms es gribu atgriezties pie tā, ko es jau teicu, PSRS laika arotbiedrības bija parodija. Tātad viss tā sistēma, kas bija izveidota, viņa strādāja, lai parādītu rietumu valstīm, redziet, mums arī šeit ir demokrātija, mums ir arotbiedrība. Kādas funkcijas pildīja arotbiedrība? Tātad arotbiedrība dalīja ceļazīmes, arotbiedrība sagādāja tur leduskapi, stāvēja varbūt dzīvokļu rindās, mašīnu rindās un tā tālāk. Ja? Protams, kad arotbiedrība nepildīja tās funkcijas, kuras vajadzētu pildīt, bet, kā mēs zinām, PSRS laikos, vai ne, bija viena varas vertikāla, komunistiskā partija, tā, ko nolēma, vai ne, tad patiešām šī arotbiedrība bija tikai tāda fikcija. Tad, kad mēs pārgājām uz to saukto kapitālismu, kur vajadzēja patiešām radīt tās arotbiedrības, kuras cīnās par darba ņēmēju tiesībām, un es atceros, vēl 90. gados izveidojās pirmā tāda kustība kā Latvijas strādnieku savienība, tad, protams, visur tika aģitēts par to, ka arotbiedrības ir tas pats, vai ne, komunisma skolas, tika sludināts, ka katrs tagad būs īpašnieks, kad, kā teikt, cilvēki vairs, viņi neticēja tam jaunajam, kas nāk kā arotbiedrības, un faktiski viņas ļoti ātri, šī strādnieku savienība arī iznīka, un mēs esam tādā situācijā, kad nav tās cīņas pieredzes. Ja mēs pajautātu arī šodien dažiem mūsu skandināvu kolēģiem, visi labi, jūs mākat aizstāvēt savas tiesības, bet vai jūs atceraties tos gadsimtiem, kā veidojās šī strādniecības kustība, kāda bija jūsu cīņa un tā tālāk un tā tālāk, par to viņi laikam jau ir piemirsuši. Bet, un to elementu viņi nevarēja mums pastāstīt. Jā. Bet vai nav šī te
atturīgā, mīksti sakot, attieksme pret arotbiedrībām un pret arotbiedrību kustību vispār saistām zināmā mērā ar arodu struktūras izmaiņām, kas ir pēdējo pārdesmit gadu laikā ārkārtīgi strauji notikusi. Jo tagad, ko mēs redzam, mēs taču tādus klasiskus strādniekus tikpat kā neredzam, teiksim, kas tur ar atskaldāmo āmuru kaut kur strādā vai pie kaut kādas štances. Mēs redzam pārsvarā cilvēkus, kas sēž birojos pie datoriem un tik un tā, viņš ir darba ņēmējs. Viņš ir darba ņēmējs, bet viņš jau nekādā, viņam ir tur fermu spēlējot vai ko, viņš pie tā datora dara. Viņam kaut kā nemaz brīžiem neienāk prātā, ka viņš ir tāds pats strādnieks kā tas, kas tur uz ielas akmeņus lauž. Viņam liekas, ka viņš ir kaut kas cits, vai ne? Tā apaklītes krāsa, laikam, tur ir mainījusies kaut kā, ne? Tradicionālā formā, kā mēs sakam, aroda profesionālā apvienība. Ņemsim kaut vai manu poligrafiju. Nenoliedzami, kad mainoties sistēmai, ienākot jaunām tehnoloģijām, kaut kādas mūsu profesijas izzūd. Burtliķi vairāk nav. Ja? Tagad mēs zinām, ir datoru salicēji, ir maketētāji. Burtliķi nav, mašīnu burtliķi nav, metieri nav, svina lējēji nav. Ļoti daudz profesijas pazūd. Cinkogrāfija nav. Jā, piekam arī šie cilvēki, kas ir maketētāji un tā tālāk, varētu viņus uzskatīt, tie ir individuālā darba veicēji. Viņš pat varētu reģistrēt kā pašnodarbinātais. Ja? Protams, tas ir tāds izmaiņas notiek ļoti daudzās nozarēs. Bet tik un tā ir tomēr nozars, kurā mēs tradicionāli uzskatām, ka ir cilvēki, mašīnisti, cilvēki lidotāji, ir cilvēki cepēji, pārdevēji un tā tālāk, kuriem tomēr vajadzētu apvienoties savā organizācijā. Bet tā izpratne par to organizāciju un par to apvienošanos, un kad šajā te kopībā ir spēks, cilvēkos nav. Cilvēks tomēr ir tāds individuālists. Vienkārši piemērs, ja? Kad cilvēks saka, kāda man jēga sastāvēt arotbiedrībā, maksāt to biedru naudu, un es nekādu palīdzību neredzu. Tad man ir pretjautājums. Ko tu gribētu, lai tev palīdz? Tikai tāpēc, lai uzrīkotu kādu ielu gājienu, ielu streiku, lai tu piedalītos šajā gājienā, vai tu patiešām gribi, lai es kā arotbiedrības vadītājs, kuram tu esi uzticējis organizāciju, iet un aizstāvētu, teiksim, tavu darba samaksu? Kā tu pieskaries darba samaksai? Paldies! Nevajag. Tātad ar darba samaksu viss ir kārtībā. Kaut arī viņam maksā aploksnē un kaut arī nodokļus darba devējs par viņu nemaksā. Viņš saka tā, man vajag sociālo palīdzību. Sociālo palīdzību, ja tev ir vajadzīga sociālā palīdzība, ja tev ir vajadzīga samaksāt par bēru izdevumiem, samaksāt par malkas iegādi, samaksāt par tavu ārstniecību. Kaut kas nav kārtībā ar darba samaksu. Es atkal atgriežos pie šīs darba samaksas. Ja? Varbūt sāksim risināt šo jautājumu. Varbūt mēs iesim skatīt kolektīvos līgumus, ja? Izmantosim tās likuma iespējas, kad runāsim ar to darba devēju, ka tas darba devējs viss. To nevajag. Tātad, ja nav šādas prasības arotbiedrības vadībai un tā, tātad man nākas secināt, ka viss ir kārtībā. Arotbiedrības renesanses es tomēr saskatu jau tuvākā nākotnē. Ja Latvijā parādīsies normāli apstākļi, kad būs darba vietas, un atgriezīsies tie cilvēki no Eiropas Savienības, kas ir aizbraukuši darbā, meklēt šo darbu, strādāt tur, un kas būs iepazinušies ar to arotbiedrības funkcijām, kā tur tas darbojās, ja? Tad šeit arī atzīmes arotbiedrības. Un vienai paudzē laikam jānomirst. Un vēl viens priekšnoteikums. Mēs zinām, ka kopš neatkarības atgūšanas Latvijā faktiski visu laiku pie varas ir bijušas labēji orientētas politiskās partijas, labi vai slikti orientētas un izprotošas savu ideoloģiju vai mazāk izprotošas, tas ir cits jautājums.
Bet arotbiedrība kustība taču tradicionāli tiek saistīta ar kreiscentriskām, skaidri un gaiši ar sociāldemokrātiskām partijām pamatā vienmēr. Nevis, teiksim, ar galēji, teiksim, tirgus apoloģētiem. Bet mums jau ir līdz šim sociāldemokrātiskās partijas, nevar teikt, ka būtu gūši liels panākums saimās un valdībās līdz šim. Tas arī ir jāņem vērā. Un līdz ar to politiskais fons kā tāds nav bijis labvēlīgs arotbiedrību kustībai, vai tā nav? Ja mēs ņemam tajā izpratnē, ka cilvēks, viņš skatās, kā pāriet no PSRS uz kapitālismu, ja? Katrs iekšēni varbūt grib justies kā kapitālists, un viņš skatās uz to labējo politiķi, uz to labējo darbu devēju, un viņš tā domā, no tā bagātā galda kaut kas man ir arī jāatkrīt. Ja? Redz, nekas jau neatkrīt. Mums nav spēcīgu kreiso politisko kustību sociāldemokrātijā, kaut gan es uzskatīju, ka LSDSP to varēja pildīt, bet laikam arī viņu politiskais tāds uzstādījums nebija maksimāli vērsts uz darbņēmēju aizsardzību. Viņi maz pievērsa tajā brīdī uzmanību, kad veidojās šī Latvijas strādnieku savienība, kur vajadzēja maksimāli likt savu tādu aktivitāti politiķiem. Ja? Bet, ko man pateikt? Pats esmu bijis LSDSP un pats uz savu sāds to esmu izjūtis. Tas, kad likumdošanā tomēr ir iestrādāti, tas pats arotbiedrības likums, kāds viņš arī nebūtu, ja, ir iestrādāts tāds pants, kad arotbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez saskaņošanas ar arotbiedrību. Ja. It kā aizsargāt to darba ņēmēju. Un vajadzētu būt tam unikālajam gadījumam, kad cilvēki lasa likumus, lasa savas tiesības, un zina, ja es būšu arotbiedrībā, no mans tik viegli nevar atbrīvoties. Un arotbiedrība saukta kā sēnes pēc lietas. Tas nenotiek. Tātad šis pants, faktiski, viņš ir nevajadzīgs. Bet ir cits pants darba likumā. 11. pants par informēšanu un konsultēšanos, kur darba devējam, veicot kādu darbību, kas skar darba ņēmēja intereses, da jebkuras, ja? Arī darba samaksas un tā tālāk, ir jāizvērta konsultēšanās procedūra. To regulē Eiropas Savienības direktīva. Tas netiek izmantots. Es zinu, ka arotbiedrības cīnās par saviem biedriem. Arī man ir bijuši vairāk tiesas procesi, kuros mēs esam vinnējuši, un kuros reizēm mēs arī esam zaudējuši, un reizēm arī pat zaudējuši tajā, kad darbinieku vidū vienā uzņēmumā strādājot, ja, nepastāv solidaritāte. Un kad darba devējs pat var izveidot pie sev vēlam arotbiedrību, kura, jebkurā gadienā pret šo te arotbiedrību, kur it kā grib būt tā taisnīgi, ja, un aizstāvēt darba ņēmēja intereses, viņš noliek pretīm savā arotbiedrību, ja? Un, kā mēs zinām, likums nosaka, ja? Koplīgumu var noslēgt tad, ja abas arotbiedrības savā starpā ir panākuši vienošanos, saskaņot rīcību. Ja būs uzņēmumā 2-3 arotbiedrības, kā reizēm tas arī gadās un ir, ja? Tu nekādīgi nevar saskaņot kopīgu valodu, un līdz ar to darbdevējs saka tā, kādu koplīgumu mēs te parakstīsim. Mums no sākums vienojieties savā starpā. Vienošanās nav. Kāpēc? Vai tas ir mēģinājums visu laiku kādam sēdēt, turēties pie krēsla un grūti pateikt. Ja jūs kļūsiet par Saeimas deputātu, vai jums ir pārliecība, ka varēsiet izkustināt arotbiedrību stagnāciju no tā punkta, kurā tā atrodas, un ar savām zināšanām un pieredzi sekmēt, lai šī sistēma attīstās? Kā sistēma psihologs, es varu pateikt tikai vienu lietu. Es zinu cēloņu un seku likuma sakarības. Nav tādu līderu, teiksim, kas varētu šodien šo jautājumu izkustināt.
tik ilgi, kamēr pati sabiedrība, darba ņēmēji nepateiks, mums vienreiz pietiek, mēs tagad apvienojamies arotbiedrībās un atradīs šo līderi savā vidū. Nu, pieņemsim Polijā, jā, mēs zinām. Tas nebija solidaritāte par to, kad viņi bija neapmierināti, teiksim, par darba samaksu. Viņi mainīja politisko sistēmu un bija harizmatiskais līderis viņiem. Un strādnieki viņam sekoja. Jā, protams, tur bija arī jāņem vērā ārēji faktori un atbalsts, kas bija no rietumu valstīm tajā brīdī, vai ne? Protams. Šeit diez vai kāds, ja teiksim, Latvijā pēkšņi radīsies iekšēja vēlme no pelniem atdzemdināt arotbiedrību kustību un uzradīsies līderis, ka kāds ārzemēs to milzīgi atbalstīs. Es domāju tā, tad, kad atbrauks tie cilvēki, kas pamet Latviju darba meklējumos un kas sapratīs, ko nozīmē šī solidaritāte, kad es iemaksāju to biedra naudu, nu, teiksim, 3 latu mēnesī, es varu izcīnīt kopā ar saviem kolēģiem lielāku darba samaksu, labāku sociālo stāvokli sev, tad viss ir kārtībā. Bet ja atnāk cilvēks un saka tā, arotbiedrība man nekā nedod, es stājos no arotbiedrības ārā, jo, pieņemsim, es jums ļoti daudz maksāju, labāk tad es savai sievai nopērku kurpes, nekā es maksāju arotbiedrībā šos 3 latus. Nu labi, tu nopirksi kurpes, tu tās kurpes nonēsās, problēmas paliks. Jo cilvēki jau tā vienkārši neiedomājās, kur tad tas spēks rodās. Viņi tā domā, nu, tur ir arotbiedrības vadītājs, tātad tas tur visu sakārtos, mēs tā formāli sastāvēsim. Vai jūs, būdams Saeimas deputāts, varat grozīt kaut ko? Noteikti darba likumdošanu. Noteikti strādājot pie darba likumdošanu, maksimāli viņu pilnveidot tā, tas ir arī par koplīgumiem un arī par streiku likumiem, lai viņš būtu maksimāli labvēlīgs un arotbiedrību organizācijām dot visas pilnas iespējas un tiesības, kāds viņam piederās.